Tā, nu sveiki! Gribēju parādīt, kā notiek arbūzu un meloņu potēšana uz ķirbja. Tātad šādi izskatās ķirbis, kas ir speciālais ķirbis un tiek sēts un audzēts priekš arbūzu un melonu potēšanas. Un es parādīšu, kā to darīt un kā tas praksē izpaužās, kā var uzpotēt. Tātad šis ir tas ķirbītis, un, lai varētu uzpotēt, tad jānoņem ir tas augšanas viducīts, jāizgriež ārā. Šādi ar žiletīti es izgriežu ārā un vienkārši ņem un viņu izlaužu ārā. Paliek divas galvenās lapiņas, kur jāveic būs tālāk iegriezums, lai var uzpotēt arbūziņu vai melonīti. Tātad iegriezums būs jāveic šādi. Ieslīpi. Kādu centimetru mazliet vairāk. Tātad iegriezumi viņš izskatās šādi. Tad mēs ņemam saaudzētus arbūziņus un melonītes. Tātad ņemsim vienu melonu stādiņu, griežam viņu nost un paņemsim šo lapiņu, jo tā varētu paņemt pa daudz mitrumu nost augam un iegriežam šeit arī ļoti uzmanīgi iegriežam. Tātad šādi izskatās nogriezts un ieskrāpējam ārējo miziņu, lai viņam būtu labākas saukšanas iespējas ar ķirbju. Tātad, un šo iegriezto liekam šeit garām. Šādi. Tad ņemam speciālus klipsīšus, ko var nopirkt Ķīnā ražotos. Speciāli viņi domāti šim potēšanas veidam. Un uzliekam viņu šeit virsā. Šādi. Un saspiežam. Tādā veidā viņš saspiež un piekļauj klāt to uzpotēto melonīti. Tad ņemam kociņu, kas ir domāta priekš gaļas cepšanas, un nostiprinam šo augu. Lai viņš mums būtu stingri turētos un būtu sasaistīts un neaplaustu neko. Un ņemam vienkārši parasto polietilēnu maisiņu un izveidojam mazu siltumnīciņu. Šādi. Un atstāsim šo augu uz kādām 3–4 dienām, kamēr viņi saķeras viens ar otru kopā, saug, un tad sāksim viņus staidzināt. Tātad mazliet vēdināt ik pa laikam, lai viņi aprastu ar ārējo atmosfēru un turētos braši. Tad varam stādīt laukā.